Šajā instrukcijā tiks aprakstīts nepieciešamās darbības, lai veiksmīgi nodotu piegādes ielūgumu izpildi pārvadātājam. Pēc pieteikšanās jūs tiksiet novirzīts uz līguma sadaļu Ielūgumi piegādei. Lai apstiprinātu ielūgumu, spiediet pogu Apstiprināt. Lai turpinātu piegādes plānošanu, atkārtoti spiediet pogu Apstiprināt. Pēc ielūguma apstiprināšanas spiediet pogu Plānot piegādi. Ja jūs piegādē izmantosiet nomāto transporta pakalpojumu, izvēlieties Nomāts transports. Aizpildiet informāciju par pārvadātāju. Nosaukums, e-pasts, jānorāda, jo uz to tiks nosūtīts ielūgums kravas piegādei. Ja ir kādi norādījumi pārvadātājiem, tad tos varat ierakstīt laukā Norādījumi pārvadātājiem. Kravas daudzums, kraušanas adrese. Ja nevar atrast adresi, spiediet uz plusu. Ievadiet adresi. Transportlīdzekļa veids. Pārbaudiet ievadīto informāciju. Pārliecinieties, ka ievadītie dati ir korekti un spiediet Saglabāt. Kad pārvadātājs ir reģistrējis transportlīdzekli, e-pastā saņemsiet transporta pavadzīmi. Jūs varat arī pieslēgties portālam, spiežot pogu Pieslēgties. Portālā ir informācija par piegādes reģistrāciju, piegādes datumu un laiku, pievienotu transporta pavadzīmi. Kamēr transportlīdzeklis nav ieradies izkraušanas punktā, vēl ir iespējams atcelt piegādes uzaicinājumu. Šajā procesā veiksmīgi nodevāt produktu piegādi. Efektīvai loģistikas organizēšanai un pārvaldīšanai izmantojiet portāla funkcijas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar mums varat sazināties pa norādīto e-pastu vai telefona numuru. Paldies par sadarbību! Jūsu Linas Agro.